pastāstīt, piemēram, kad atnāk kāds uz frakciju un prasa, vai Kariņa kungs ir redzēts frakcijā, tad frakcijas vadītājs vietnieces saka, Kariņš ir, kungs nav. Nu, tādas. Vai, piemēram, Laicāna kungs arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā teica, nu šajā laikā, nu šajā ekonomijas laikā, nu šajā tiešām budžeta deficīta laikā, nu kur valstī varēja atrasties tie lieki 2 lati, par ko Paregs banku nopirka? Ir viedoklis par to, ka Paregs banku vajadzētu pārdot par jebkuru cenu. Uz ko Zaķis atbild? Nu, 4 lati pārdošanas cena būtu ar 100% uzcenojumu. Bet varbūt jums ir kādi jautājumi? Es izlasīšu savu vienu citātu, jo man parasti prasa, vai es arī kaut ko no Saeimas tribīnes esmu teikusies. Arī esmu teikusi, un es veiksmīgākais, kurš man tās komentādi ir tā kā, nu, ienācis prātā bija apspriežot 2008. Gada budžetu. Mēs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā runājām par to, ka valsts investīcijas un citi projekti bija iesniegti un visi nebija atbalstīti. Un tad mēs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā runājam par to, es uzdevu jautājumu, bet kāpēc ir tā, kāpēc Ventspilī tik daudz un, piemēram, Latgalē tik maz, uz ko reģionālo lietu ministrijas ierēdnis teica tā. Nu, beidzot, valdība ir pagriezusies ar sevi pret Ventspili, tāpēc, acīm redzot, tas tā ir. Komisija beidzās un turpinājās Saeimas sēdi, un tad es kā tribīnē un teicu tā, cienījamie kolēģi. Tādā gadījumā man kā ārstei, kura ilgus gadus ir studējusi cilvēku ķermeņa uzbūvi un anatomiju, ir pamatots jautājums. Ja jau beidzot valdība ir pavērsusies ar sevi pret Ventspili, tad kura ķermeņa daļa proporcionāli tādā gadījumā ir pavērsta pret Latgali, pret Agūni, pret Krāslānu, pret Agūni. Lai šīs grāmatas palādamas ir tam pušas, tad varbūt tagad mums jāuzspiežas. Vai mēs dalīsim grāmatas tagad, tad tas grāmatas autoru, gan arī kā deputāti, tā kā lūdzu aktīvi darbojaties. Pēdot, kāds gribēja kaut ko jautāt. Droši mēs tagad varam te visi aprunāties, apspriesties. Jā, jautājumu vai komentāru vai iebildīt. Jautājums bija tāds, vai no mūsu Daugavpils deputātiem Saeimā arī ir kādas interesantas domu vēles vai draudzi vai kaut kas. Vidauska kungs ir kā bez tribīnē un ir runājis Mackeviča kungs arī, viņiem nebija tādu domu draudu, lai tiešām to tā kā atzīmētu grāmatā, bet ir Dukšinska kungs, kurš ir teicis, ka ir tam sunītim tā asti ir pārkāpta un tas galvenš ir nocirsts, bet tā kā ar to arī nepietiek. Es tā uzreiz nevaru to atrast, ja? Bet principā Dukšinska kunga izteicieni 2 ir šajā grāmatā, tāpēc jūs noteikti viņus atradīsiet un noteikti izlasīsiet. Ir arī Nothing Special izteiciens, Latera kungas pārnotais, ir arī Līda, kas aizver muti, ja? Bet tas nav tikai 2, tur ir vesels ļoti liels citāts, ja? Viņš ir 49. lapusē, tur ir jau diezgan daudz, un tur pa vidu ir šis, tas izteiciens aizver muti, ja? Ir ļoti daudz šī izteiciens, kurus jūs noteikti esat dzirdējuši, tā kā es tiešām novēlu, lai jums jauki lasās, un lai jums tiešām ar prieku studējat šīs viņas. Protams, pēc tam varat uzdot man jautājumus prasīt. Es ļoti labprāt atbildēšu arī pēc tam, kad jūs būsiet grāmatu izlasījuši. Par Daugavpili, mēs dzīvojam tiešām ļoti daudz nacionālā pilsētā, un šeit dzīvo vairākas, dažādas tautības. Katra tautība glabā savu kultūru vēsturisko mantojumu. Mēs kopā esam taču rīkojuši dažādus vakarus. Mēs esam mācījušies viņu tautas dziesmas un rotaļas un dēļas. Viņi ir mācījušies mūsu tautas dziesmas, rotaļas, dēļas. Es domāju, tas ir kopīga bagātība.
Bet, ja mēs paši nerunāsim latviski veikalā, ja, tad es domāju, ka nu, pirmkārt mums pašiem ir jārunā latviski veikalā, ja? Un tad arī jākoncentrās latviski. Nu, vēsturiski jāsaka, ka Daugavpils tiešām ir tāda pilsēta vēsturiski izveidojusies, un tā nav viņas vaina, un tā nav viņas iespēja kaut ko vēsturiski darīt. Jo atceraties, kad bija taču aizliegums drukāt un rakstīt latviešu valodā Vitebskas guberņā. Tikai Grīvas pusē, kas bija Kurzemes guberņa, tajā laikā varēja runāt un dziedāt latviski. Un Daugavpils latvieši devās uz Grīvu, uz to biedrību, kur izveidojās tur, tad latviešu biedrību, tur jau bija koris, pastāvēja Kalpunu koris, Grīvas koris, latviskais. Jo Kurzemes hercogs neaizliedza runāt un rakstīt latviski. Vitebskas gubernators noliedza tikai 1906. gadā tika atļauts rakstīt un runāt latviski. Tā, ka ņemiet šo vēsturi par piemēru, un tas jau aiziet tālāk uz nākamā paudze. Tas taču nepaliek tikai tajā vienā posmā. Tātad, lūk, un katoļu garīdznieki izdarīja ļoti lielu darbu. Viņi izdrukāja un izdeva grāmatas latgaliešu valodā. Nu, citādiem burtiem drusciņi citādi, bet latgaliešu valodā. Un tā jau bija tā latviešu valoda, jo Latvija ir cēlusies no latgaliešiem, ne no lībiešiem, piedodiet. Bet no latgaliešiem, jo latgalieši ir devuši Latvijai vārdu Letigola. Kas tad ir, tad mēs būtu sauktos par Lībiju, nevis par Latviju, bet mēs saucamies Latvija no latgaļu vārda Letigola. Tātad, lūk, šīs vēsturiskās saknes iet arī tālāk nākamajos gadsimtos, un tur neko nevar darīt. Cita lieta, kā es uzskatu, ka politiķi vienkārši izmanto šo valodas jautājumu un šo nacionālo jautājumu, jo mūsu starpā un cilvēku starpā dzīvē reāli vispār konfliktu nav. Nav ir jautas ģimenes, ir ebreju jauta ģimene, ir krievu jauta ģimene. Protams, ka politiskas spēles dot iespēju šo situāciju izmantot ļoti labi savā labā. Un mums pašiem būtu Daugavpilī arī tiešām pareizi jārunā, jācenšas vismaz ļoti slikti strādā mūsu valodas komisija, valsts valodas komisija, protams, kurai ir daudz iespēju kaut ko mainīt un darīt vismaz lietas labāk. Novēlēt turpmākās sekmes politiskās virtuves ne tikai apgūšanā, bet arī praktiskā darbībā, sākot no šā gada oktobra, lai mēs varētu arī sagaidīt pēc kāda laika nākošo grāmatu, kurā viņi varētu izpildīt savas literārās prasmes. Dievs, paldies, Armīt, un lielu veiksmi! Vēsturi. Ņemsim 30 gadus, kā runāja. Daugavpilī visi žīdi zina latviešu valodā, leiku valodā mācīt. Ļoti vienkārši atbildi. Ar ko ir latviešu nezinu? Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Kā Rīgā runā, 40 latviešu valodā, viss. Es pats kādu tēmu, ar kādiem pārkā, visu vārdu, jūs latviešu jā. Tagad pēdējā laikā neviena latviešiem nedzird, visi krievi. Un ko viņi dara? Zачем нам учиться? Скоро наши придут. Вот так. И Ļoti vienkārši atbildi. 30. gados bija īpaša valsts politika, kas bija veltīta šim virzienam. Bija patriotiskā audzināšana, bija nacionālā audzināšana skolās, kultūras namos, klubos. Bija speciāla valsts attīstības nacionāla koncepcija, kur visiem bija jāzina valsts valoda, nekādus brīdi nevarēja būt. Šodien Latvija ir nokavējusi tieši šo patriotisku audzināšanu. Patriotisms nav tas, ka te ir visiem pūlī kopā un stāvi mītiņā. Bet patriotisms ir tad, kad tu viens pats atnāc pie represēto pieminekļa, kad neviens tevi neredz un cilvēku nav daudz un noliec tur ziedus. Un tas ir patriotisms. Tā, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, ko valsts pašlaik ir palaidusi. Diemžēl ganām. Labvakar visiem, ļoti mīļi redzēt jūs tik kuplā skaitā, un šodien es tomēr uzskatu, ka šodien tā ir svētku tāda diena, un notiek grāmatas prezentācija. Sarmītas Kirkstes grāmatas prezentācija. Un tāpēc es gribu viņu apsveikt ar šo tiešām nozīmīgo dienu un laiku, un novēlēt,
lai rodas tāda ideja, lai Sarmīta uzraksta grāmatu par tām dienām, ko viņa nostrādāja 8., 9. saimā, un ko viņa saprot vispār, ko nozīmē priekš viņas politika, ko nozīmē priekš viņas latviešu tauta, un ko nozīmē viņa Latvijas valsts. Un varbūt tiešām tā ideja pārdomāt ar gadiem viņai rodas, un viņi uzrakstīs vēl vienu grāmatu. Tagad paldies, un visu veiksmi darbā, veiksmi latviešu biedrībā. Un es domāju, ka visi sēdoši jau tā grib nogaršot šo garšīgo torti. Parakstīt grāmatas. Šeit ir arī fotogrāfijas, jo es arī fotografēju, te ir arī manas fotogrāfijas iekšā un Saimas fotostudijas fotogrāfijas, arī Kursītas kundzes fotogrāfijas, tāpēc, lai jums jautri lasās, lai jums jautri, teiksim, ar šī grāmata sniedz tādus patīkamus mirkļus, un mēs uzskaram tiešām savas. Cilvēki ar ziediem vēl kaut ko, kur ir gribētu pateikt dažus vārdus. Jā, lūdzu, pāriet, lūdzu. Tagad izmantojiet šo momentu. Tas, ka te varbūt arī nav tikai Latvijas nedrošina arī loģijas, un arī tā tautība nosaukt, ka visi runāja pirms kā latviski. Es pārstāvu vienu no lielākajām skolām mūsu valstī. Šautauties daudzēs transporta tehniku, visi kārtīs un citādi nosaukt kā mērās. Un, protams, es ļoti gribētu, kā es mācību iestādes vadītājiem, Saeimas deputātu, uzdāvināt un parakstīt grāmatas, un pēc tam skološājiem, 1000 bērniem, kuri mācās. Viņi jau katrs Saeimas deputāts raksta grāmatas. Vēl jau vairāk, ka Saeimas deputāts ir no Daugavpils, un savā laikā Daugavpils arī pārstāvējuši vairāk cilvēki, kuri ir bijuši Saeimā un pastāvējuši. Tāpat arī Niko Uzdeckis, un tad būs prezentācija. Mēs tam kolekšām grāmatas darbu, notiekā mums grāzies, mūsu pilsētas Saeimas deputāts grāmatas. Un tā ir pirmā. Jā, lūdzu. Tas ir ļoti mīļi, lai mēs saņemtu no jums grāmatu. Bet jūs mēģināt, tāda izsēduma jau papēc, kāpēc esiet tie. Un viens vēl cik strādājis par deputātiem, nav neviens uzrakstījis par mums grāmatu. Un es esmu tik pārsteigta, ka es varēšu saņemt tādu grāmatu. Paldies jums, lai jums super izsveicat. Iepriekš, ka būtu skolā jāpašķiet kaut drusku iemācīt to latviešu valodu. Kādā kā mēs runājam, vienā novadā var ciešanu vakar, a citā novadā tā kā saku, ka tā ir kauns un par šiem, kā mēs runājam. Jā, paldies. Ledniskums pilsētā ir tāda rakstniece jauna. Un varbūt viņai, es domāju, mēs visi varētu nodzirdēt, ja daudz baltu dienu. Daudz baltu dienu!